Labvakar, ļoti cienījama auditorija. Pareizāk laikam varētu būt teikt labvakar, kolēģi, skatoties uz šo auditoriju. Tēma visciešākā saistībā ar to, kas tiek atzīmēts industriālo mantojumu. Ķieģeļa stils, tā ir tāda arhitektūras formālā valoda, kas vistiešākā veidā ir saistīta tieši ar saimniecisku un ražošanas raksturu būvju arhitektūru. Plašākā izpratnē tas jau nav nekāds stils, tāpēc arī šis termins ir likts pēdiņās, vai korekti būtu terminoloģijā lietot vārdu kopu tā saucamais ķieģeļu stils. Tas ir viens no eklektisma formālajiem paveidiem, kas uzplauka tīpaši 19. gadsimta otrajā pusē. Acīm redzot, ir neliels, teiksim, tāds stilistisko kategoriju ievads nepieciešams par šī laika arhitektūras stilu kopumā. Tas ir eklektisms, kas nozīmē izvēles stils, kurš atšķirībā no iepriekšējā 19. gadsimta sākumā valdošā klasicisma pievērsās ne vairs tikai vienīgi antīkās Grieķijas formu valodu lietošana arhitektūrā, bet paplašināja praktiski neierobežoti cilvēces pieredzē pazīstamo arhitektoniskās izteiksmes līdzekļu lietošanu, risinot arhitektūras uzdevumus. Un bieži vien viņi mēdz dēvēt arī par historismu, kas ir ļoti nekorekts zināmā mērā apzīmējums, ja to lieto tikai vienīgi attiecībā uz eklektismu. Jo šis vārds eklektisms nozīmē eklektikos izvēle. Tad mēs izvēlamies visu kaut ko, kas ir atbilstoši, kas šķiet piemērotākais katrā konkrētajā uzdevumā. Kamēr historisms, ko daži mūsu mākslas zinātnieki cenšas attiecināt tikai un vienīgi uz 19. gadsimta otras puses arhitektūru, tas jau pēc savas iedzieniskā satura nozīmē kaut kas tāds, kas ir saistīts ar vēsturi. Un šādā izpratnē historisms arhitektūrā plašāk sākās jau 16. gadsimtā līdz ar renesansi, kas nomainīja viduslaiku, gotikas stilu. Tāds pats historisms ir sekojošais baroks un arī klasicisms. Tas viss ir historisms. Viss, kas attiecās uz vēsturi. Bet ķieģeļu stils, tas bija viens specifiska tāda formāla ievirze tieši eklektismā 19. gadsimta otrajā pusē, galvenokārt, protams, izmantojot ķieģeli kā būvmateriālu, ar kuru panāca savus tādus arhitektoniskus efektus. Protams, ka ķieģeļa izmantošana arhitektūrā nav attiecināma tikai un vienīgi uz eklektismu, uz šo 19. gadsimtu. Šobrīd ļoti modē ir Vācijā, piemēram, ir vesela tāda organizācija, kas izdod periodiskas profesionālās publikācijas veltītas ķieģeļa izmantošanai un ne jau vairs vēsturiskā, bet tieši mūsdienu izpratnē piešķirt. Tur viņiem ir savu tādu Fritz Höger. Fritz Högers, tas bija 20. gadsimta sākuma vācu arhitekts, kurš tā sauktā ekspresionismu ievirzē, tīpaši 20. gadsimta 20. gados ir radījis ļoti daudz pazīstams celtnes. Viņu vārdā ir viena tāda balva nosaukt labākajām ķieģeļa celtnēm. Cita šāda te balva ir nosaukta ievērojamā vācu žīdu arhitekta Erika Mendelsona vārdā, balva un tā tālāk. Tiek izdotas grāmatas pa mūsdienu arhitektūru tieši lietojot ķieģeli. Piemēram, šī te tāds pamatīgs divu sējumu vesels, tas saka, riktīgs ķieģelis, viņš arī ķieģeļu celtnes, un ja skatās, kādi objekti tur ir minēti šajā grāmatā, tad vesela virkne ir vārdi, kuru komentārs neprasa. Lielākā daļa no viņiem ir Pritzkera prēmijas laureāti. Tad arī aktīvi izmanto ķieģeli mūsdienu arhitektūrā. Ziemeļvācijā Vismārā ļoti regulāri notiek tādi starptautiski kongresi, un jau ir kaut kāda 9. reize jau pienākusi tāda organizācija,
vāciski tas saucās bakšteini, tas nozīmē cepts ķieģelis, burtiski tulkojot no vācu valodas, tad šo cepto ķieģeļu arhitektūru. No viņu publikācija, tas ir konferenču krājumu, rakstu krājumu vākiem var viegli nojaust. Tur jau nerunā par šo 19. gadsimtā sakto ķieģeļu stilu, bet lielākoties jau par senākiem vēstures periodiem, kad šī ķieģeļu izmantošana arhitektūrā bija ļoti populāra. Vāciešiem šis vārdu salikums ķieģeļu gotika ir savu veidu tāds nacionālās identitātes apliecinājums. Bet pats materiāls kā tāds, gribētu sākumā uzsvērt, nekad nav un nevar noteikt tieši stilu kā tādu. Bieži vien mēs mēdzam runāt kaut kāds koka stils vai vēl kaut kāds stils. Materiāls nekad nav veidojis stilu. Materiāls ir līdzeklis, lai īstenot vienu vai otru formu. Arhitektūra jau uztver caur formu. Un labākais pierādījums šķiet šīm apgalvojumam ir ievērojamā franču mākslas vēsturnieku arhitekta Auguste Choisy, šīs zināmās rekonstrukcijas, kurā viņš pierāda, kā antīkais grieķu orders, ko mēs visi zinām, kolonna ar to kapiteli, konus veidīgo ar abakveidu plātni, virsū nāk arhitrāvu sija. Paņemsim to sarkano punktu, kas ir kā pasī tāda šajā vietā. Lūk, šeit mēs redzam, kā viņš ir veidojies. Un tur, kur ir mums zināmās triglifu ritmas frīzes joslā, tie ir pārsegu un pasī gali it kā bijuši. Un to, ka grieķiem senākie tempļi ir veidot no koka, tam savukārt pierādījums ir daudzi grafiski zīmējumi uz grieķu vāzēm, te daži piemēri parādīt, kur ļaus precīzi nolasīt, ka tas tiešām ir bijis koks, jo tik slaidas kolonnas. Tā varbūt nav mākslinieciska fantāzija, bet tāds, kā mēs šeit redzam. Tādas ir iespējams tikai kokā, pietiekami elastīgā materiālā. Akmens kolona tik tievu, viņi vienkārši uz ļodzi neizturēs. Un ne tikai šo zīto ir analizējis vēl smalkāk, te mēs redzam citus tos iespējamos prototipu piemērus uz grieķu vāzēm, bet pat tādas smalkas detaļas kā uz triglifiem šis rievojums, šo zīri secinājis, tas varētu būt cēlies no tā, ka kādreiz tos pārsegums sīju galus apšuva ar līstiņām. Un pat arī zem dzegas piestiprinot šīs te mutulu plāksnes vai zem triglifiem rēgulas, šie tipiskie visdoriska ordera elementi, kur apakšā ir gutas. Tās ir bijušas koka tapas, ar kurām tie elementi visi te konstrukcijā bijuši sastiprināti. Līdz ar to tātad vienmēr runājot par stilu, pielēvējot viņam materiālu, kā it kā izejas punktu, tas ir ļoti nosacīti. Ķieģeļa lietošana ir ļoti sen jau pazīstama. Gotikā šeit no Lietuvas pāris piemēri, no Kaunas, no Viļņas vēlās gotikas piemēri, kur ķieģelī ir izmūrēta ārkārtīgi grezna skulpturāla forma. Un šis ķieģeļa stils pēc definīcijas ir tātad būtībā figurālā ķieģeļa mūrī īstenot arhitektoniskā apdare. Viņa jau ir zinām senākā veidā, bet šeit galvenā ir katram konkrētam vēsturiskajam stilam atbilstošā forma. Lūk, ejam tālākos vēsturiskos periodos, varam redzēt arī baroka baznīcas, kuras forma ir īstenot galvenokārt ķieģelī 19. gadsimta sākumā klasicisms, kurā lūk šis ķieģelis ir tikai un vienīgi izmantots, lai radītu arhitektonisko formu, bet jau tuvāk šai izpratnē ķieģeļu stils, kas jātiecina tieši uz šo eklektismu periodu, ir 19. gadsimta otras puses un nogals, daudz skultu celtnes. Šeit mēs vairākas piemērs atkal no Lietuvas, man ļoti tā patīk,
kā ļoti raksturīgi piemēri, un ne tikai sarkanais ķieģelis, kas šķiet tāds izplatītāks un pazīstamāks, bet arī 19. gadsimta nogalē modē nāca arī dažādi, ne tikai no māla, bet arī citiem, teiksim, tur smilšu vai citu veidu māliem iegūtie zeltenie ķieģeļi, nu, kaut vai mūsu paši baptistu baznīca Matīs ielā, arī varētu teikt, ka tā ir neoromānika kaut kādā veidā, bet ļoti skulpturāli, plastiski, bagāti izmūrētie visi šie elementi, gan zegas, gan starpzegas figurālā ķieģeļa mūrī, ļauj viņu arī vienlaikus nosaukt ne tikai kā neoromāniku, bet, protams, šo ķieģeļu stilu. Nu, tātad tas, kā eklektismu paveids uzplauk līdz ar, pie mums konkrēti Rīgā, kad pilsēta sāk strauji attīstīties pēc cietokšņu vāriņu nojaukšanas līdz 1856. gadam. Rīga bija apjosta ar šiem bastioniem, tad nāca projekts, kā visu pārveidot centru, kur rezultātā 1860. līdz apmēram 90. gadam būtībā tapa visa bulvāra apbūve. Šis zaļais loks apkārt Vecrīgai, kurā izvietojās lielākoties īres nami, bet arī ļoti daudz publiskās ēkas, tostarp 17 mācību iestādes šajā bulvāru rajonā Rīgā, un vienu otru no viņām arī veidot šajā ķieģeļu stilā. Bet eklektisms kopumā tātad uzreiz ir jāsaprot, kas ir viņa formālā pazīme. Ne jau tikai tas, ka mēs atveidojam vienu vai otru iepriekš pazīstamo vēsturisko stilu, bet viņš atšķirās noteikti no iespējamā prototipa ar kompozīcijas principu. Un tas ir, pirmkārt, ļoti spēcīgs virsmu piesātinājums ar dažādām arhitektoniskās apdares detaļām, kuras ir vienmērīgi, kārtotas vienmērīgā ritmā, un kuras ir visas it kā viennozīmīgas. Nav tādi izteikti akcenti vai kaut kādi tādi pakārtot rajoni. Teiksim, ja mēs stādamies priekšā salīdzinot iepriekšējo periodu, tāda klasicisma mūžas pils. Gluda siena, vidū portiks, kolonnas ar frontonu, virsū akcents. Pārējais viss ir neitrāls. Eklektismā viss ir ļoti piesātināts, viss ir ļoti vienmērīgs. Un tāpēc, ka vienmērīgā ritmā viss ir jāsakārto fasādē, tāpēc eklektismu dzīvojamās ēkās bieži vien daudz jau būs arī pamanījuši, ir šīs te ļoti dīvainās kāpņu telpas, kurās kāpņu starplaukumiņi pārgriež uz pusēm logu. Tas logs ir būtībā telpiski nepareizā vietā no tādas arhitektoniskas telpiskās loģikas viedokļa, bet to prasīja vienmērīgais kārtojums gan horizontālā, gan vertikālā virzienā fasādes kompozīcijā. Vēlāk jau būvu aktivitāte šajos schēmās, katrs sarkanais punktiņš nozīmē vienu mūra māju, kur uzcēla šajos periodos. 19. gadsimta beigās jau viss Rīgas bijušo priekšpilsētu teritoriju aptvēr šī ļoti aktīvā būvniecība, un 20. gadsimta sākumā, kas bija viss straujākais, tāds tiešām uzsprādziena periods Rīgas attīstībā. Tie kolēģi, kas piedalījās ekskursijā pa Provodņiku, jau dzirdēja šos statistikas datus diezgan skaisti pasniegts. Tad arī tapa šis te mūsdienu Rīgas centrs, kas šobrīd ir pasaules kultūras mantojuma vieta. Ne jau tikai Rīga, piemēram, Liepājā, arī Jaunliepāja attīstījās. Tieši tas Liepājas rajons, te mēs redzam Liepājas arhitekta Plāma Maksberča izstrādātos plānojums Jaunliepājai, kur perimetri izvietojās lielākoties arī visi pazīstamie Liepājas rūpniecības uzņēmumi. Rīgā viens no tādiem saimnieciskās aktivitātes arhitektūrā mezgla punktiem bija spīķeri. Tas bija noliktavas, tur, kur arī viņš joprojām atrodās, kurus arī Johans Daniels Felsko savā Rīgas centra pārveidošanas plānā bija paredzējis, iespējami tuvu pilsētai, lai attīstītu saimniecisko darbību. Te mēs redzam dažas jau pirmās skices, kā šīs noliktavas
Te, kur tajā plānā ir virsraksts, šobrīd atrodas centrāla tirgus, bet pārējais aptuveni atbilstoši šim plānojumam, tā ir arī īstenots. Bet ir interesanti, ka tika izdot uzreiz arī atsevišķi būvnoteikumi šiem rajonām. Te jūs redzat viņu nosaukumu vācu valodā, ļoti sarežģīts nosaukums, viņš bija arī publicēts vietējā presē, kā noteikums bija, kad ēku fasādēm ir savstarpēji jābūt saskanīgām. Ļoti bieži arī, kad es to studēju, mācīju, eklektisms, tas bija tāds laiks, ka katrs centās uzbūvēt kaut ko pēc iespējas greznāk, tikai tā, lai pārspļautu kaimiņu un pilnīgi nedomāja par kaut kādu vides kontekstu. Nē, viņš bija pat būvniecības noteikumos iekodēts princips, un cilvēki tiešām arī uztvēra profesionāli, ka vidi kā vienotu, harmonisku telpu, kurā celtnēm noteikumu konkrēšiem spīķeriem arī tā paģērēja, ka celtnēm ir jābūt ar savstarpēji saskanīgām fasādēm. Tā viņas arī tapa. Apmēram mēs redzam šo te rajonu, kas tika īstenots atbilstoši šīm celtnēm. Un katra atsevišķā celtne šeit jau bija tiešām ļoti raksturīgs šī ķieģeļu stila paraugs. Ne visām ir saglabājušies būvprojekti, daudzām ir. Lielākai daļai autors bija arhitekts, ļoti pazīstams šajā laikā, speciālists Friedrichs Hess. Te mēs redzam šīs te galvenokārt figurālā ķieģeļa mūrī veidotās zegas. Ap Prāgas iela centrālajā daļā daudz šīs te celtnes ir starpkara periodā pārveidotas, apmestas, mēģināts tā pielāgot vairāk funkcionālismu stila estētikai, bet daudzas šīs oriģinālās ķieģeļu stila detaļas ir joprojām saglabājušas. Šīm ir vairāk saglabājušās un autentiskā ārējā veidolā ir saglabājusies visa tā daļa, kas atrodas starp Maskavas ielu un Krasta ielu. Tām arhitekti ir Roberts Flūgs un Karls Felsko, Rīgas pilsētas arhitekta Johana Daniela Felsko dēls. Varētu teikt, viens no pašiem tādiem ražīgākajiem un arī ievērojamākiem eklektismu stila arhitektiem Rīgā. Te mēs arī redzam visus šos figurālos mūrējumus, galvenokārt dzegās, šeit pat nav starpdzegas, bet ļoti vienkāršiem paņēmieniem, dažkārt arī varējo ķieģeļu tonalitāte arī tiek kāpināta arhitektoniskā izteiksmība. Bet ne jau tikai sarkanie spīķeri. Gan šajā rajonā, Maskavas priekšpilsētā, daudz līdzīgas noliktavas ēkas joprojām ir saglabājušās, ka ar Maskavas jau tur vienu kvartālu pamatīgi nopostīja, faktiski nojauca 20 mūsu gadsimta pašā sākumā, pirmajā desmitgadē, bet vairāk kvartālu iekšienē, te mēs redzam, joprojām viņš ir saglabājušās, funkcionē ap Miera iela, Maiznīcas iela, centra ziemeļa daļā vēl daudz tādas noliktavas figurē. Daudz tādas ir arī Liepājā. Tās daudz tapa pēc Liepājas pilsētas arhitekta Paula Maksberčī projektiem. Te mēs redzam vienu tādu viņa projektu un vairākas viņa pēc šiem viņa citiem projektiem tapušās noliktavas. Šī noliktava, kas tā arī nokristīts spīķeris vecajā Ostmalā, tā ir šobrīd patīkami restaurēta, iekšā izbūvējot ļoti omulīgu restorānu. Diemžēl daudzas no šīm rūpniecības objektiem šie divi attēli kreisā pusē apakšā, gan Ramzē un Ko Alsbrūžas, kas ir tūlīt pat tur Jaunliepājas sākumā pie Tirdzniecības kanāla tilta, šobrīd vairs šīs fasādes neeksistē. Tāpat arī šis te tornis Kīler un Ko eļļas fabrikā, kas ilgu laiku jau stāv tukšs pamest, diemžēl tur ir diezgan lieli šī mantojuma zudumi. Tā ir bijusi pamatīga fabrika savā laikā, lielākoties viss tātad šī ķieģeļu stila ēkas, tāda tipa bildes, ko mēs redzam šīs aksonometrijas ar šīm rūpniecības ēkām, tas bija savu laika, tā laika būtībā tāds vispārējā ekonomiskā progresa zīmols. Visā Latvijā mēs varam atrast rūpniecības ēku arhitektūrā. Šī ir arī vairs nestrādājošā Līgatnes papīra fabrika, bet kurā fabrikas pārvaldnieka ēka, kurai Krievu laikā te uzlikts diezgan neveikli virsū
nu, tāds šā ne tā neatdarināts, ne kontrastējošs, bez arhitektoniskām pazīmēm, vēl viens papildus stāvs. Bet šīs papīra fabrikas saviesīgās biedrības nams joprojām, nu, tāds varētu teikt, filigrāns ķieģeļa stila paraugs tur stāv. Nu, kā jau teicu, tātad rūpnīcas arhitektūrā tas bija būtībā savu veida norma. Šī stilistika, pareizāk sakot, stilistika, nevis stils, jo stils kopumā ir eklektisms. Te mēs redzam Rīgas plānu 19. gadsimta pašās beigās, kur ir marķēts nozīmīgākās fabrikas. Rīgā tiešām tajā laikā ražoja jebko, ko jūs vispār varat iedomāties. Tas, ko brīvi izvēlēties kādu priekšmetu, nosauciet, jā, to Rīgā ražoja. Īsti sakot, no adatiņas līdz dzelzceļa vagoniem, automašīnām un lidmašīnām. Pārtikas rūpniecība, tekstilu rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, elektrotehniskā, mašīnu būve, metāla apstāde, viss Rīgā notika. Viss bija, tā tiešām bija viens no grandios industriālais centrs. Un līdz Pirmajam pasaules karam, protams, ražoja arī atbilstoši kvalitātes produkts. Ja šobrīd viss tā rūpniecība ir nobrukusi un vairs neeksistē, tad, protams, tāpēc, ka Krievu laikā, respektīvi Padomu laikā, pēdējā Krievu laikā, tur jau būtībā ražoja tikai defektīvu produkciju, kur pasaules tirgū nekādā veidā nekotējās. Rīgā 20. gadsimta sākumā bija laikam 14, ne gluži fabrikas, bet vietas, darbnīcas, kurās izgatavoja klavieres. 2 no tām bija lielas fabrikas, pārējās bija tādas arī. Vairāk nekā 10 alus brūži, kas bija pamatīgi izmēra ražotnes. Šīs ir 6 lielākās. Senākā no tām ir Kuncendorfa, tad nāca Ķimeļa, abas 2 Rīgas centrā, viņš stāv šīs ēkas šobrīd, Ķimelis ir paredzēts, tātad joprojām nekas tur nenotiek, visu šo kvartālu pārbūvēt, reģenerēt, bet mēģinot integrēt vērtīgās senās industriālās arhitektūras pieminekļus, bet Stricka fabrika arī stīt Brijāna ielā, tas ir viens ļoti labs, teiksim, tāds vēsturisko celtņu transformācijas piemērs. Iļļu ciems vēl turpina funkcionēt, tā ir varbūt arī tāpat arī daļēji Valdšlēskeņi, jeb Aldaris. Šeit pat netālu no Sarkandaugavas vecmilgrāvī. Un Maskavas Forštatē joprojām stāv Livonija. Krievu laikā viņi bija pazīstami kā Alsdarītā vārpa. Rūpniecības ēku tehnoloģija tā, kas prasa ļoti bieži dažādas tur pārbūs, piebūs, tāpēc viss viņas mūžīgi apauga ar dažādiem jauniem būvapjomiem. Viņa plāni ir ārkārtīgi sarežģīti un pat vienas funkcijas, tātad viss ir Alsdarītā uz šīm, ko tikko skatījāmies. Šie paņemti no tās ļoti prestīžās grāmatas Rīga un Zaina Bautne, kas tika publicēta 1903. gadā ar ļoti tādu izsmeļošu tā laika arhitektūras apkopojumu. Te mēs redzam, kāda bija šo fabriku plāni. Ir viena ļoti interesanta detaļa, ka daudzām šīm ražotnēm turpat tūmā atradās arī fabrikas īpašnieku villa. Arī šajā pašā Stricka brūzī, kur dažās no šiem vēsturiskajām ražošanas ēkām ir iekārtot tirdzniecības iestādes, dažādi veikali, restorāni un tā tālāk, bet šī tā sauktā Stricka villa Arestīt Brijāna ielā, apmēram tādā pašā kondīcijā kā šī, tā pusiekonservēta, īsti neatjaunota, turpina funkcionēt un kalpo dažādiem publiskiem pasākumiem. Tās ir tās raksturīgās 19. 20. gadsimta mīs attēli, kas parāda šīs ražotnes, tolaik dūmenis, kurām labi daudz dūmu nāk pa galu ārā. Tas bija tāds progress simbols. Tajā brīdī vēl neapzinājās, kad šīs dūmi piesārņo vidi un viss tā ekoloģiskās problēmas vēl neeksistē kā tādas, jo uzskatīja, ka daba spēja visu norīt, visu pārstrādāt. Šobrīd mēs sākam par to rūpēties, redzam, kā cilvēks pati ir šo planētu piedraņķojusi. Bet šajā laikā tas vēl bija tāds viennozīmīgs progresa simbols. Te redzam dažs cits šāda veida fabriks, tā ir jau bijusi šī te
Tas ir tekstils Ilģu ciemā, Valžšlēskien, par ko mēs jau runājām, Aldars, kurām blakus ir Dauderi, kas bija īpašnieka Ādolfa un Bingnera villa. Visi pazīt, laikam, šo kultūras muzeju Dauderi. Stritska villa jau tikko pieminējām, bet ļoti līdzīgi šī villa bija arī Vindeļa gumijas fabrikai Pārdaugavā, mazajā nometņielā. Blakus ir tā sauktais Meteora parks, jo pēdējā Krievu laikā tā bija gumijas rūpnīca Meteors, un tur bija Vindeļa villa, vienā vecā glazam mēs te viņu redzam. Šobrīd Lembergs tur viņi pamatīgi pārbūvēs, pārtaisīs un netiek galā pārdod. Varot nopirkt par 6 miljoniem. Bet tā ir pat šī fabrika. Tipiskais ķieģeļu stils, ļoti pazīstams būvinženieris un arhitekts Edmunds von Trompovskis. Un viņi var ļoti labi nolasīt arī, neskatoties uz tām nepārāk veiklajām padomu laika tur papildinājumiem un pārbūvēm. Bet diezgan efektīgi saglabājies līdzīga ražošanas profila uzņēmums, šis spirtu un raugu fabrika, Volfšmits, starp Ganību dambu un Rūpniecības ielu. Rūpniecības iela arī šīs fabrikas dēļ ir iegūst savu vēsturisko nosaukumu. Šeit varētu teikt tā kā uz Delnas, tas ir tāds savu veidu ikonisks paņēmiens šim ķieģeļu stilam. Tādas vai citādas ķieģelīšas tur liekam un tikai ķieģelī vien panākam ārkārtīgi spēcīgu skulptūrālu efektu. Bet būtībā tā nav skulptūra, tā ir ļoti tektoniska arhitektūra, kur šī forma loģiski izriet no būvmateriāla lietojuma. Dažādos rakursos šis Volfšmita kompleks. Vēl daži citi piemēri. Krievu-Baltijas vagonu fabrika, šobrīd tas ir Rīgas piena kombinātam. Šīs ēkas pieder Valmieras ielā, vai jau vairs nefunkcionējošais vagonu fabrika Fēniks, dažas ēkas. Ļoti daudz viņš ir pēc arhitekta Kārļa Felsko projektiem tapuši. Gandrīz visi arhitekti, katrs ir pa kādai fabrikai kaut kur uztaisījis, arī Jānis Alksnis, kur mēs labi pazīstam kā tādu stateniskā jūgens stila dižmeistaru, kas Rīgas arhitektūrā ir savus 130 šādu veidu ēkas, kas ir savu veidu tāds Rīgas centra mākslinieckā tēla zīmols radīja Pārdaugavā, Daugavgrīvas ielā, lūk, ir viena desu fabrika, tādam Fricim Štrausam piederēja, ļoti vienkārši, bet tomēr arī šeit mēs redzam parasti pamainot ķieģeļu kārtās, liekot diagonāli, daži ķieģeļu kārtas panāk šos starpdzegus ar tāda figurālā mūrī. Dažkārt viņas ir tādas bagātīgākas. Šī ir ievērojama arhitekta Vilhelma Bokslāva veidotā velosipēdu fabrika, Leitnera. Bija divas vēlāk Ērenpreis, kas ir pāri gaisa tiltam, bet Brīvības ielā centrā, tur tajā kvartālā, kur aizmugurē viņi iziet uz Cējas ielu, ir Leitnera bijusi velosipēdu fabrika. To, ka viņi tāda bijusi vērādītāja, vēl var redzēt, simboliski attēlot ar ļoti bagātīgu šo kā ķieģeļu lietojumu. Vēl bagātīgāk varbūt ir, bet kur tas panākts jau vairs ne tikai ķieģelī, bet lietojot arī mākslīgas akmeņlējumus, ir Union, šī valsts elektrotehniskās fabrikas vēlāk galvenais korpus Brīvības gatvē. Un ar to lielā mērā salīdzināms ir tā, ja tam elektrotehniskai fabrika arī tur fasādē ielīga zeva skulptūra, kas simbolizē tur gaismas zibeni, ko viņš ir atnesis, tad arī Volfšmita Alsbrūzī, te, ko ir galvenā iesala raudzēšanas ceha šajā vietā, tur arī redzēsim tūplānā stāv viena skulptūra, kura arī tur attiecīgi dzērienu kausu rokā. Šis ir administrācijas korpus, bet iekšā, te mēs varam redzēt viņu plānu, kā arī precīzi tā laika, ļoti schematiskos projektu fasāžu zīmējumos, jo parādīja visus tos ķieģeļu josu salikums. Un šis ir dziļāk atrodas zemes gabalā, tātad šis iesala raudzēšanas cehs. Tās fabrikas visu laiku attīstījās vienā no šīm te projektu fāzēm. Te mēs redzam tādu starpfāzi,
parasti vienmēr ar pelēku parādīja eksistējošās celtnes un ar sarkanu tās, kuras konkrētā projektā tiek piedāvāts būvēt no jauna. Tā attiecīgi katlmāja tika arī paplašināta tajā pašā ķieģeļu stilā kā iepriekš, un jau 20. gadsimta sākumā, tas varētu nosacīt, tikt saukts pēc ķieģeļu stilu, parādījās vēl jau modernajām tehnoloģijām nepieciešamā mašīna māja, respektīvi tā bija elektrostacija, kur pakāpeniski no tvaika piedziņas pārgāja uz elektropiedziņu. Daudz vairāk piemēru tagad no daudzām saimnieciski rakstura ēkām. Tāda ir daudz ugunsdzēsēju depo. Rīgā viņi tapa pēc pilsētas arhitekta. Viņš no 1879. gada kļuva par pilsētas arhitektu, gandrīz līdz pat Pirmajam pasaules karam Reinholds Šmeilings. Un tāpēc viņa projekta liela daļa visu publisko ēku tapa. Šie senākie ugunsdzēsēju depo, attiecīgi fasādes zīmējumi. Un arī citur Latvijā mēs redzam šīs pašas funkcijas celtnes, vēl izteiktākā šajā ķieģeļu stila estētikā. Limbežos tie piemērs un pavisai citā Latvijas galā Liepājā, atkal turienes pilsētas arhitekta Palmakas Beršī projekts. Tirdzniecības iestādes, šis ļoti interesantais veikals un vīna pagrabs Matīs ielā, kur tuvāk Brīvības ielā atrodas viens no Šmeilinga projektētajiem tirgus paviljoniem. Diemžēl stāv tukšs un pamests šobrīd, bet ļoti efektīgi šī tā sauktā ķieģeļu stila arhitektūra ar ļoti laikmetīgām, modernām savu laiku celtnes pārseguma konstrukcijām. Tās viss ir metālā, bet ārējā čaula ir ķieģelis. Tāpat daudzas policijas pārvaldes ēkas vai pilsētas dažādi administratīviem funkcijām paredzētie, tad tagadējā tiesas nams sākotnēji celts kā pilsētas nekustamo īpašumu pārvalde. Pēc Reinholda Šmeilinga projektiem ļoti tipiski ir, tas ir mūsdienu papildinājums, bet šī figurālo ķieģeļu mūrī veidotās dzegas, arī daži slogu palodas, apmalas un tā tālāk. Kuģi ielā tāda viņa ilgu laiku izskatījās. Tagad viņi ir restaurēti un iekļauti jaunā dzīvojamo ēku kompleksā pēc arhitekta Visvalda Šāramas projekta. Mācību iestādes, šīs ir Šmeilinga projektētās skolas, no kurām varbūt šīs augšējās, kas ir Rīgas pilsētas centrā, vairāk atrodas. Drīzāk, diez vai tā sauksim pa ķieģeļu stilu, drīzāk tā ir tāda vispārēja neo-renesanse, vispārinātā renesanses forma valodā veidotas, bet šīs te divas apakšā, tas pēc tādiem tipizētiem projektiem, Skrindielā, Lavijas ielā, Slokas ielā, vēl Lomonosova ielā viena tāda skola ir no dzeltenajiem ķieļiem, tās jau ir tipisks šajā formu valodā, dažkārt to mēdz dēvēt ar toreiz kroņa stils, jo tos jau viss par centralizētiem valdības līdzekļiem īstenoja. Rīgas centrā šis divu skolu ansamblis, kur tagadējā otrā ģimnāzija, otrā vidusskola pretī šai Valdemāra ielas sākumā ir Johana Daniela Felsko celt, pretī Reinholda Šmeilinga. Divi tā laika Rīgas galvenie arhitekti. Felsko un viņa pēctecis Šmeilings. Labāk pieminekli grūti stādīties priekšā, abas viņas veido būtībā tādu mācību iestāžu ansamblu. Un Šmeilings ir pieskaņojies Felsko pretī esošai skolai tajā arhitektoniskā izteiksmē, lai gan galvenokārt lieto ķieģeli, bet šeit to pa ķieģeļu stilu laikam nesauksim. Kaut ne fasādē, tas ķieģelis ir ļoti izteikts. Tikko sāk tajā ķieģelī veidot dažādas šādas te plastiskas apdares elementus, tad jau tas būtībā precīzāk iekļaujās šajā terminoloģijā. Vēl cits mācību iestāžu piemēri dažādās vietās Rīgā. Arī šeit mēs redzam pēc Jāņa Alkšiņa projekta mācību iestādi. Nedaudz pēc viņa projektiem ir tapuši. Pauls Mandelštams, protams, šis pazīstamais ebreju arhitekts, šo Žīda arodas skolu. Tā ir viena tāda ļoti filigrāna, tik piesātināta. Tur ir, tā ir maz varbūt pat analogus atradīsim citviet Latvijas arhitektūrā. Ļoti produktīvs tieši mācību iestāžu arhitektūrā bija Aleksejs Kīzelbašs,
viens no Sanktpēterburgas ieradies Latvijā arhitekts, viņš bija tā sauktā Tērbatas skola apriņķa, kurā ietilpa arī visa Vidzemes guberņa, Rīga taiskaitā, arhitekts un ļoti daudz mācību iestādes viņš ir projektējis. Tostarp arī, piemēram, Valmieras skolotāja semināra, tagadējā Valsts ģimnāzija. Un viss daudz viet Latvijā mēs varam saprast tādas vai citādas vienkāršākas vai izvērstākas, piesātinātākas variācijas par šo ķieģeļu stila tēmu. Šeit mēs redzam no dažādām vietām. Tas Doles pagastnams, tas ir arhitekta Pēkšēna darbs. Par skolu viņi kļūst tikai vēlāk. Sākumā viņš ir bijis pagastnams. Tajā pašā laikā viņš ir Ādažu pagastnams, kas šobrīd ir apmests, bet saglabāts ir tās ķieģeļu stila figurālās zēgas. To es te neesmu to piemēru ielicis. Dažādi šādi publiskie tautas nami, mēs visur varam viņus gan Kurzemē, gan Vidzemē atrast, tā vai citādi apspēlēt šī ķieģeļa tēma. Zināmā mērā to pašu var teikt vēl par vēl vienu mācību iestādi, tā ir Biržas komercskola, kurā pasūtītājam vāciskajai Biržas komitejai bija jau noteikums, kad ēka jāceļ vācu ķieģeļu gotikas stilā. Tas bija tāds savu veidu vācu kultūra trēģerismu apliecinājums. Viņi gribēja, teiksim, šo savu vāciskās kultūras nozīmi un vietu demonstrēt ar šīs ēkas arhitektūru. Arhitekts Vilhelms Bokslāvs spīdoši ar šo uzdevumu tika galā un radīja vienlaiks ļoti laikmetīgu celtni. Bieži vien uzskata, ka arhitekti tikai tādas skices deva un būrnieki jau paši šmuki visu izmūrēja. Šis dokuments pierāda pretējo. Te jūs varat redzēt, viņš šobrīd ir eksponēts Mālpils muižā. Šis rasējums ir deponēts mūsu Tehniskās universitātes arhitektūras fakultāte, kurai Bokslāvs pie vācu baltiešu repatriācijas laikā 39. gadā atstāja lielu daļu savu arhīvu, daudz savus rasējumus. Daudz no viņiem joprojām pie mums vēl Ķīpselā ir, bet daļas mēs deponējam tajā Mālpils muižā, jo tur tās īpašnieks viņš tur nodrošināja tādu attiecīgu glabāšanu zem ultravioleto starojumu aizsargājušiem stikliem, viņi precīzi iestiklot. Viņi bija ruļļos, un ruļļos ilgi uzglabāt tādu vecu rasējumu ir zināmā mērā bīstam. Bet šis rasējums ir vertikālā izmērā, tam vatmanim ir 2 metri. Tas ir mērogā apmēram 1:10 galvenās fasādes rasējums, kurā ar cirkulīti nodūrti ķieģeļu mūrējumu kārtu izmēri. Kreisā pusē jūs redziet izmēru lentīti, tie jau ir tur colās lielāki izmēri, bet tur ir nodūrts pa ķieģeļu kārtām. Tas ir izīmēts līdz pēdējai detaļai. Protams, ka arhitekti visu to radīja. Viņi ir ievērojami arī saviem jūgenstilu detaļām, ir īpaši šo grandiozo vitrāžu kāpņu telpā. Vēl viens Šmēlinga darbs veselības aizsardzības iestādes, kuras daudz ir tapuši pēc Šmēlinga projektiem, tostarp Rīgas pilsētas pirmajā slimnīcā, kur lielākā daļa korpusa dziļāk, tur vēl bija Felsko, pēc tam Bokslāva, bet šie gar Bruņinieku ielu, galvenā šī administrācijas ēka pa kreisi, un tad, kas iznāk ielas abūs līnijā ambulances ēka, tās ir tapušas pēc Reinkolda Šmēlinga projektiem. Ārkārtīgi smalki. Arī te mēs varam redzēt dažādi šīs detaļas, kur lietoja bieži vien ne tikai parasto ķieģeli, bet, lai dabūtu visu to, ko mēs šeit redzam, šādi šķautni, tur bija nepieciešami jau fasonu ķieģeļi. Interesanti, ka šobrīd šitādas ķieģeļus vairs nevar izgatavot. Un tad, kad pirms 5 vai 6 gadiem atjaunoja žogu, tad nepietika ķieģeļi oriģinālie un izdevās viņus atrast kaut kur Vācijā. Bet tie mūsdienu ķieģeļi ir tik aplam vienādi visi, ka no viņiem mūrētais šīs sienas virsma izskatās vienkārši tāda garlaicīga, plika un vienāda. Šeit tie ķieģeļi ir, viņiem visi mainās tonalitāti. Un te vienmēr var tikai noskatīties, cik tomēr senie mūrnieki to gan viņi juta un zināja, kad nevajag tā, kā saka, kā nāk, tā liek.
un tad kaut kur sablīvējās viens tonalitātes ķieģeļi, un tur kaut kur cits tonalitātes, un iznāk nekorekti. Viņi ir tā vienmērīgi, atbilstoši arī stila principam, vienmērīgi izkliedēti, vienmērīgā ritmā, jāizkliedē šie dažādās tonalitātes ķieģeļi visā fasādes virsmā. To šeit labi var arī redzēt tūplāna detaļās. Bērnu slimnīca, tur jau mazāk varbūt šī ķieģeļa stila specifiskā formālā pazīme parādās, bet Pārdaugavā netālu no otrās slimnīcas, tur Telcielā, tas varētu teikt, ir viens tāds ikonisks šī kroņa ķieģeļa stila paraugs. Figurāla dzēga un figurāli mūrēts dažs starpzēgas. Un pārējie elementi arī no ķieģeļiem izveidot. Vilhelms Bokslārs daudz savādāk to interpretēja, varbūt vairāk tuvinoties tādai nīderlandiskās renesanses izjūtai, veidojot šādus rustus, ēku stūros. Tā arī viena veselības aizsardzības iestāde. Vienības gatvei savā laikā bija plaša, šobrīd tur ir dažādas citas institūcijas darbojās. Un, protams, kultceltņa arhitektūrā. Ar to jau mēs sākām šīs stilistikas apskatu, bet daži piemēri. Daudz šīs ķieģeļu, lielākoties, protams, neogotikas, vairāk varbūt arī daži ar vēlākā periodā neoromānikas iezīmēm. Johana Daniela Felsko izpildījumā, tālāk ļoti pazīstami vietēji Rīgas arhitekti, gan Gustavs Hilbiks, gan Johannes Kochs bija Rīgas arhitektūras skolas dekāni. Kopš viņas dibināšanas papriekš Hilbiks, pēc tam viņam sekoja Johannes Kochs. Viņu praktiskie darbi Rīgas centrā. Arhitekts Floriāns von Viganovskis. Viņš gan laikam bija būvinženieris pēc izglītības, bet ir ļoti daudz radījis šīs lielākoties sarkano ķieģeļu baznīcas, ne tikai Rīgā, bet arī citvieta Latvijā un arī Lietuvā, Ziemeļa Lietuvā. Te laikam 6 vai 7 ir, šeit ir 5 no tām, katra ļoti atšķirīga. Zināmā mērā to varētu saukt par ķieģeļu stilu, bet šajā gadījumā pareizākais laikam būs tomēr šis vispārējais vēsturiskās stila, kā neostila izpauduma apzīmējums. Vēl viena tāda efektīga, kuri grūti pateikt, vai tā ir tur viss sajaukts kopā. Gan romāniskās formas, gan pat kaut kas no renesanses, lielākoties, protams, romānika un gotika. Bet absolūti ne tādā gotiskā izjūtā. Tas bija Rīgas Politehnikuma tēlotājs mākslas profesors un arhitektūras vēsturnieks, arhitektūras Konstantīns Rončevskis. Viņa arhitektūras darba Latvijā es vispār nezinu nevienu, bet Ziemeļa Lietuvā ir šī viena viņa baznīca uzcelt. Un savukārt Liepājas arhitekts Pauls Maks Berčī ir piedalījies arī Lietuvā, arī šī te Rokiška baznīca, kas arī tāds ļoti saudabīgs neogotikas paraugs. Savukārt šeit tā neogotika mazāk varbūt tik aktīvi parādās ēkas ārējā veidolā. Tā ir viņa 2 piegājienos pa priekš tornu un pēc tam baznīcas draudzes lūgšana telpa, Liepājas Svētās Annas baznīca, no kuras turpat netālu, aiz tirguma pretējā pusē atrodas katoļu baznīca. Tā gan ir tāda, ko varētu gandrīz vai par ikonisku tieši šī ķieģeļa stila paraugi saukt, jo te ir grūti pateikt, vai tā ir arī neogotika vai kāds neostils. Galvenokārt zeltainajā ķieģelī un tādā figurālā mūrī, ļoti tādā plastiskā, piesātinātā, izteiksmīgā forma valodā radīts dievnams, kuru viens no autoriem ir Liepājā dzīvojušais un praktizējušais zviedru izcelsmes arhitekts Kārlis Eduards Strandmanis. Kopā ar Liepājas inženieru un arhitektu ļoti produktīvs arhitekts Ludvigs Melvils. Tas bija viens no Skotijas ieceļojis tirgotāju ģimenes pēctecis, viens no pašiem varbūt produktīvākajiem un ražīgākajiem Liepājas arhitektiem. Liepājnieki parasti lepojās ar savu Berčī, bet Melvils ir radījis ievērojami vairāk un varbūt pat arī interesantāk celtnes. Tostarp šī un turpat pretīm arī Tīrugas celtne. Kopā ar šo Strandmani.
Bet Strandmanis vairāk ir būvējis citās vietās. Jelgavā katoļu baznīca viņa darbs un Ziemē Lietuvā ir vesela virkne pēc Strandmaņa projekta šīs ķieģeļu baznīcas. Un ļoti līdzīgā Jelgavas Georga baznīcai ir Palangas katoļu baznīca Lietuvā. Ievērojamais Rīgas arhitekts Vilhelms Neimans arī. Rīgā viņa, ir gan viena neliela Ķemeros ir pēc viņa projekta baznīciņa, bet Rīgā Kultceltnes es tā kā uzreiz nenāk atmiņā. Toties daudzās vietās Latvijā ir ļoti atšķirīgi viena no otras. Tā kā viņš bija ļoti daudzpusīgs savā formālajā izteiksmē, tajā pašā ķieģelī vienmēr panāk dažādas efektus. Vēlāk jau eklektisma laikā, īpaši Latgalē, mēs varam redzēt šos te ķieģeļu paraugus, varbūt kreisā pusē tas ir kaut kas tuvāks barokam, labajā šis piemērs tuvāks neoromānikai, negotikai, tipisks neoromāniskais paraugs, bet drīzāk tas ir tas eklektisms vien šajā tā sauktā ķieģeļa stila izpausmē. Te var jau vairāk tā, kā saka, tādas neostila pazīmes. Līgsni būtu vairāk tā kā neogotika, bet šī Nautrēna, Rogauks baznīca, tā jau ir viena neobaroka, bet ķieģelī arī. Tieši šajā ķieģelī īstenot, tādā izpratnē arī tā varētu būt attiecinājuma uz ķieģeļa stilu. Tāpat kā neoromāniskā Rīgas jaunās Ģetrūdas baznīca. Lūk, vēl viens piemērs, kur būtu korekti to dēvēt par ķieģeļa stilu, kur nē. Lūk, Rēzeknē divas baznīcas, gandrīz vienlaikus tapušas. Un šī pa kreisi luterāņu baznīca pēc būvinženiera Jāņa Cīruļa projekta. Tur mēs neredzam gandrīz nekādas tādas izteikti vēsturiskos elementus. Arī šis ķieģeļa figurālais mūrs it kā nav. Tā ir tāda tipiska interpretācija par vispārēju vēsturisku formu, tēmu, gluži tāpat kā šīs labās puses piemērā. Tas ir viens ļoti interesants arhitekts Pāvils Pavlovs, kas ieceļoja no Padomu Krievijas 19. gadā un starpkārt periodā ļoti daudz un ļoti interesants celtnes Latvijā radījis. Tā kā tās abas ir tāds vispārēji historismu piemēri. Ļoti līdzīgi savā stilistikā un arī vienādi viņas būtu definējams. Tāpēc, redzot šādu te gludu ķieģeļu, vairāk tādu gludu ķieģeļu arhitektūru, mēs diez vai būtu korekti teikt tā sauktais ķieģeļu stils. Un visbeidzot, īres nama arhitektūrā. Šis ķieģelis jau parādās diezgan jau sen, šajā tīrajā ķieģeļa stilā, bet bieži vien kombinējot arī ar vai dabiskiem akmeņiem vai apmetumu laukumiem, bet tā kā šis jau nebūs ķieģeļa stils, bet tur, kur mēs redzam tīri šo ķieģeli ar atkal figurālo mūri, dzegu, starpdzegu un citu elementu izveidojumā, šie ir tādi ļoti, ļoti raksturīgi šī ķieģeļu stila piemēri. Starp citu, Melns ir lielā, šī pēc arhitekta Jāņa Augšņēkai ļoti veikla. Viņi bija 3 stāvi, tāpat kā pretējā Kapseļa ielas stūrī pēc Vilhelma Bokslā projekta šitā māja, bet viņa ir uzlika vien patiesībā to 3. stāvu nemainīgā formā, uzmūrēja no jauna, bet tikai 1 stāvu augstāk. Ļoti saudabīgi. Nevar pat pateikt, ka viņi būtu pa 1 stāvu paaugstināt šī ēka. Te ir viens cits augšņu darbs, kas ir dzīvojama ēka arhitektūrā. Rets tāds viņa dēradē neraksturīgs, bet te mēs arī varam redzēt, kā arī jau projekta fasādē ir rūpīgi izīmēt visas ķieģeļa mūrs, kā visam tam tur vajadzētu dabā izskatīties. Šie ir 2 līdzīgi piemēri, viens Rīgas, otrs Liepājas centrā. Jau ļoti bagātinātā formātā šis ķieģeļa stils vai daudzās citās vietās Latvijā. Tie ir ilustratīvi piemēri, mēs varam redzēt Jelgavā vairākas tādas ēkas, kuras ir saglabājušās starp tām, kuras masveidā pēc 2. pasaules kara tika nojauktas. Jelgava ne tik daudz iznīcināja 2. pasaules kara laikā, cik nojauca pēc 2. pasaules kara. Daži ir saglabājušās.
Daudzās mazpilsētās viņš diezgan nozīmīgu vietu ieņem šī vides pilsētas ainavā. Nu, te mēs redzam Limbažos šāds ķieģeļu stila celtnes Cēsīs un Jēkabpilī. Ir īpaši Krustpils pusē diezgan daudz tādi ir. Arī vēl mazākās pilsētiņās mēs viņus varam atrast un pat lauku ciematos. Dažādu šo nozīmi ēku arhitektūrā. Bet visefektīgākais šis ķieģeļu stils ir šķiet Latgalē. Lūk, 2 piemēri Rēzeknē, bijušais Apriņas sapulces nams, kur šobrīd tas arī viena pilsētas administratīvā ēka labi atjaunota. Un šeit viens no šī ķieģeļu stila fragmentiem mūsu gadsimta sākumā vienkārši saglabāts, viņu ielipinot būtībā. Negribētu viņu kā tādu pārāk veiksmīgu piemēru minēt, bet tā autentiskā ķieģeļu stila vērtība ir saglabāta, viņu integrējot mūsdienu jaunceltnē. Bet visefektīgākā šajā ziņā, protams, ir Daugavpils. Te ir daži piemēri Rīgas ielā, tur ir ļoti plastisks šis ķieģeļu mūris, viņām ir vienā gadījumā. Es gribēju, teiksim, ja vajadzētu novērtēt tad šādu ēkas paplašinājumu daudz atzinīgāk novērtēt nekā šeit, jo te jau arī 3. stāvs ir uzlikts virsū, bet it kā atdarinot to, kas te ir 2 pirmajos stāvos, tikai tādā ļoti primitivizētā formā un ne pārāk kvalitatīvā izpildījumā. Tās ir saglabājušās autentiski, tās ir pašas iespaidīgākās. Tur Daugavas galā pie Daugavpils pilsētas pārvaldes nama Institūta ielas un Saules ielas stūrī. Tur šīs ēkas atrodas viena otrai pretī. Saules ielā tālāk arī šitāda, arī diezgan neveikli 3. stāvs uzlikts virsū, bet Saules ielas sākumā šī ēka šķiet, ka ir pati tāda efektīgākā forma valodā, visplastiskākā, visreliefākā, vispiesātinātākā no šiem ķieģeļu stila piemēriem, kāda mums vispār Latvijā šī ķieģeļu stila arhitektūrā ir atrodama. Viņus var atrast vairāk vai mazāk arī lauku muižu, kungu namu arhitektūrā, šeit no visas Latvijas nostūriem dažādi piemēri, vai pat droši vien visiem labi zināmā Jaunmoka pils varētu zināmā mērā nosacīt, tik pierakstīts šis ķieģeļu stila nosaukums. Protams, tā bija ļoti populāra stilistika. Te ir no mūsu kaimiņu zemēm gan Igaunijas, gan Lietuvas piemēri. Liešiem šitais nav tas labākais arī, kur te ir arī tā diezgan neveikla papildinājumi viņai ir ielikt iekšā. Un noslēgumā par šo ķieģeli un viņa nozīmi jau nākamajā periodā dažādu funkciju ēku arhitektūrā, un tas būtībā jau ir periods attiecināms tieši uz jūgenstilu, ne tikai chronoloģiski, bet arī pēc jēgas un būtības. It kā tas pats ķieģeļu stils, bet šeit viņam ir pilnīgi atšķirīga, teiksim, tā mākslinieciskā ideja no iepriekšējiem piemēriem. Mēs redzam ļoti skulptūrāli plastiski veidotu dzegu, bet tā nav mūrēta figurālā ķieģeļa mūrī. Tur apakšā viena frīzīte, jā, ir, bet virsū tā galvenā dzega, tas ir betona lējums. Tālāk mēs neredzam nevienu figurāli izmūrētāju. Tas vienkārši ķieģelis, gluds ķieģelis, kaut kur pārsēdas sarkas vai loka vai plakanas izmūrēts, bet šeit jau plakanas sarkas, bet betons uzlikts virsū. Savukārt citur arkām gan pēdas, gan atslēgas akmeņi, tās parasti detaļas, kuras arhitektoniski uzsver, tādā klasiskā arhitektonisko formu valodā, tās ir ielikts no betona, no cita materiāla. Tāpat arī līdzīgā veidā Erkera balstu konsoles.
tad šeit jau nāk iekšā divu materiālu salikuma estētika. Un jūgenstilā, protams, to mēs vairs nerunāsim par ķieģeļu stilu, jo jūgenstils nāca ar radikāli jaunu radošo metodi, nevis izveidot fasādi atbilstoši vienam vai otram mākslinieckajam principam, kā toreiz jau 20. gadsimta sākumā daži teorētiķi rakstīja, lai iekštelpu kārtojums iznāktu kāds iznākums, rūpējās tikai par daļu fasādi, bez tieši saistības ar iekštelpu izveidu. Jūgenstils nāca gan ar ideju iekšējo telpisko struktūru, organiski atspoguļot ēkas ārējā telpiskajā veidolā. Un vienlaiks arī rūpējoties par godīgu un dabisku būvmateriālu lietojumu, izmantojot būvmateriālu dabiskās īpašības mākslinieciskiem efektiem. Vairs apmetumā neimitēja, teiksim, tur akmens mūri vai rustiku, tā kā eklektismu celtnēs, ja tā bija akmens mūrs. Nu, šeit mēs jau redzam, protams, šī tā daļai eklektiska celtne, kad ir tāds rustikāls pirmais stāvs, apmetumā veidots, bet lieli viņš kontrastē ar ķieģeļu laukumiem. Šeit tas ir izspēlēts tādā ļoti smalki, elegantā formātā. Šis ķieģelis ir izmantots kā ārējais apšūma elements. Iespējams, ka tas ir pilnīgi tikai kaut kāda keramikas flīzītes biezuma. Nevar pat apgalvot. Varbūt, ka tas ir pilns ķieģelis. Viņu kombinējot ar apmestiem laukumiem, skulpturāliem elementiem, tad šādējādi panākot māksliniecisks efekts. Zināmajās šos Eizenšteini ļoti eklektiski pārsātināti, dekoratīvajos jūgenstila darbos arī šis keramikas izmantojuma fasādē ir Pauls Mandelštams, tas bija unikāls arhitekts, kas gan eklektismā daudz ko radīja, bija viens no jūgenstila agrāko darbu autoriem un vēlāk jau viens no funkcionālismu pionieriem mūsu arhitektūras vēsturē. Šeit ir, varētu teikt, īpaši eleganti izspēlējis tos dažus atsevišķos ķieģeļu laukumus māksliniecisku efektu iegūšanai. Nevairāk. Tas vairs nav, protams, ķieģeļu stils. Tāpat kā ķeniņi skolā, kurā ir kombinēti ļoti daudz dažādu materiālu, gan raupjākas faktūras, gan gludākas faktūras, apmetuma laukumi, tad viņiem ir atšķirīga tonalitāte, dabiskais šūnakmens apšuvums, figurē kaut kur tāda teiksme, kad it kā ķeniņš to ir savācis vai lūdzu savākt no staburaga atlūzām tajā laikā. Bet ķīmiskais sastāvs viņam ir tāds pats kā Augšdaugavas dolomīta kaļķakmenīm. Un šīs daļas ar dabisko ķieģeli apšūts, tas ir, protams, sarkans, viņš labi kontrastē ar šiem akmeņiem, ar citu veidu elementiem, pat konstrukcija iznāk fasādē ārā. Tā augšā ir zāle un pārsakta koka kopnēm, un tie kopiņi gali iznāk fasādē ārā. Ķieģelis šeit kalpo vienkārši kā krāsains laukums mākslinieciska efekta iegūšanai. Tos mēs varam dažādos izpildījumos redzēt. Ievērojamākais varbūt 20. gadsimta latviešu arhitekts Eižens Laube, strādādams pie Pēkšēna birojā vēl agrākajos darbos to ir darījis. Šeit jau patstāvīgi un apmesta māja, bet lūk, divi ķieģeļu laukumi, viņi te pie ieejas. Te ir viens un tur ir otrs stūplānā ķieģelis, un tajā, kā viņa kolēģi ir rakstos pa Laubi teikuši, licis izcirst šos te varbūt tādas nedaudz naivistiskā stilistikā veidotos skulpturālos cīļņus ķieģelī. Tā ļoti pat neparasti, ka tieši ķieģelis, kas ir pilnīgi neatbilstoši šim nolūkam, šeit ir izmantots, bet demonstrējot, kad ar katru materiālu var panākt arī kaut kādus īpašus efektus. Sevišķi meistarīgs tieši šo ķieģeļu un dažādu tonalitāšu būvmateriālu izmantošanā bija Augusts Malves. Viņš arī no sākuma strādāja Konstantīna Pēkšēna birojā. Šīs ēkas un kreisais puses arī šeit ir, acīm redzot, tieši Malves ir, lai gan projekts ir parakstījis Pēkšēns, Malves ir viņa autors.
bet te ir jau viņa patstāvīgi radītā celtne, un dažs cits Latvijā, kur mēs redzam ļoti efektīgi šos ķieģeļu laukumus izspēlēts mākslinieciski efektu radīšanas nolūkā. Savukārt Vilkāms Bokslāvs te ir interesanti teiksme, kā viņš ir pamanījis, būvējot Āgenskalnu ūdenstorni, ka ķieģeļi nav bijuši vienādā tonalitātē, un to efektu, ko es iepriekš runāju, ka viņus vajadzētu tā vienmērīgi izdalīt, viņš ir izrēķinājis, ka var viņus arī tīri ģeometriski salikt. Un mēs redzam šos zigzāgu ritmu, varējot tumšākus, gaišākus ķieģeļus, torņa stāvā. Tornis ir būtekniski ārkārtīgi interesants, ka viņi uzbūvēja, viņš bija zemāks. Un jau 30. gadu beigās pēc būvinženiera Pāvila Pāvulāna projekta ar domkrātu sistēmu to augšējo visu tvertnes daļu pacēla uz augšu un iestarpināja, iemūrēja iekšā šo te torņa daļu. Var redzēt vēl joprojām, ka tur tie ķieģeļi gaišāk, bet tas Bokslāva izdomātais zigzag ritms, varējot 2 tonalitāšu ķieģeļus, to joprojām varam redzēt. Šis kungs, kas stāv durvīs, tas starp citu ir arhitekta Vilhelma Bokslāva mazdēls, viņš ir jurists, dzīvo Cīrihē, Klaus Bokslāvs. Pirms dažiem gadiem. Viņš vairāk kāds arī šovasar apmeklē Rīgu. Čiekurkalnu ūdenstornī. Šeit jau savādāk Bokslāvs ir izmantojis šo 2 ķieģeļu. Tas ir 2 materiāli, es atvainojos, kopsalikumu, jau, kā zināms, laukums, tā it kā šķietam nesošiem elementiem to iespēlējot. Tas ir ļoti tuvu tam, kā pilsētas arhitekts Reinholds Šmēlings veidoja savus tā sauktos sarkani baltās celtnes, kuras tad mēdz saukt par neogotiku vai kaut kā. Drīzāk tas ir jūgenstils, un viņam pateikt, ka kas ir kaut kāds neostils, ir grūti pateikt. Tā nosacīt šī sarkani baltā arhitektūra, kurā sarkanu ķieģeļu detaļas tiek mīkārtots ar balta apmetuma laukumiem. Senākā no tām ir šī sūkņa stacija Ekspartīles sākumā. Tā ir tāda stilistika, kas ir pazīstama visā Ziemeļu Vācijā, Polijā, Skandināvijas zemēs, arī te ir dažādi piemēri no šīm te vietām. Gan saimnieciski rakstura celtnēs, gan visdažādāko funkciju. Te mēs redzam pastu un rācnamu, mācību iestādes, veidoja šādā te veidā. Starp citu arī kazērmas, tas ir ļoti efektīvs šis sarkanbaltās stila piemērs, Klaipēdas universitātes komplekss Lietuvā, kas ir būvēts 20. gadsimta sākumā kā prūšu armijas kazārmas. Ļoti līdzīgs tam, kā tieši sākot 906. gadu Reinholds Šmēlings sāk izmantot. 13 vismaz, te 12 no viņām apkopoja skolas, šādā stilistikā pēc viņa piemēra Rīgas pilsētas 2. slimnīcas, tagad Stradieņu universitātes slimnīcas, viss šis ansambls, kas pakāpeniski attīstījās tap, te būvperiodu fiksēt šajos ilustrācijās. Gan atsevišķie paviljoni, gan daudz ēkas, turpat netāli ir arī Āgenskalna tīrugus. Arī pie šīs pašas sarkana baltās stilistikas pieder vai jau 4. ugunsdzēsēju depo principiāli atšķirīgs no tiem, ko redzējām iepriekš Šmēlinga izpildījumā 19. gadsimta sākumā. Tas ir šis Hannes ielas ugunsdzēsēju depo. Ļoti efektīvi šāds sarkana balto stilistikas piemērs. Nobeidzot ar šo te industriālā mantojuma tēmu, protams, no ķieģeļiem turpināja arī šajā jūgenstila periodā celt ražošanas ēkas. Šeit ir 2 ļoti, ļoti ievērojamas. Bijušā šī Krievu Vācu Uniona elektrotehniskās fabrikas, kas bija Vācu Allgemeine Elektricitātes Gesellschaft koncerna meitas uzņēmums. Un šīs 2 gan iekšā pagalmā to torni, gan otrs korpus labajā pusē Brīvības gatavs un Bērzonas ielas stūrī ir uzcelts pēc ievērojamā vācu arhitekta Pētera Bērensa projektiem. Attiecīgi vietējie Rīgas arhitekti
parakstījās uz projekta un arī uzraudzīja būvdarbus, ko prasīja tā laika būvnoteikumi. Tīru ķieģeļu celtnes, bet droši vien šeit nerunāsim par ķieģeļu stilu, jo šeit jau tie ķieģeļu figurālā izmūrējuma efekti nekādi nav domāti. Un savukārt ēkā, kurā mēs pašlaik atrodamies, šobrīd viņu laikam nevar uztvert, bet sākotnēji bija tieši tāpat kā Čiekurkalna ūdens tornī, kad šis dzelzbetona karkas, ko mēs šeit redzam, tā ir konstrukcija, kur varētu teikt ir ikoniska katrā mācību grāmatā 20. gadsimta sākumā, tad parasti rakstīja nevis monolītā dzelzbetona, bet enebika sistēmas. Dzelzbetonu izgudroja franču dārznieks un inženieris Gerards Monnier un patentēja viņu, bet jau 19. gadsimta pašās beigās cits franču inženieris François Enebiks patentēja tieši šo stiegrojuma un dzelzbetona konstrukcijas izveidojuma metodi. Un to, ka mēs redzam šī monolītā dzelzbetona kolonnas savienojumā ar pārseguma sijām, paduses ar noslīpinājumiem, tā ir tā forma, ko visās mācību grāmatās var zīmēt priekšā kā tādu paraugu, kādai viņai jāizskatās, kas izriet no konstrukcijas iekšējās struktūrālās loģikas, kā viss sprieguma pārsegumos sadalās no horizontāliem uz vertikāliem un tiek pārnest uz vertikāliem nesošajiem elementiem. Šito tiešām tādu baudu var skatīties, ja vajag vienam dzelzbetonu pasniedzējiem šito rādīt, tad Provodņiks ir tā vieta, kur viņš ir klasiskā un tiem laikiem ārkārtīgi inovatīvā, tādā pēc Enebika sistēmas. Šo ēku projektējis ievērojamais Šveicis inženieris Roberts Maillārds. Tas izriet no dažu pētnieku darbiem, kur Rietumē Eiropā darbojušies, jo Maillārds pirms Pirmā pasaules kara diezgan daudz darbojās arī Krievijā, un tostarp arī Rīgā, un ir bijis, un tas ir zināms, ka viņš ir šo ēku izprojektējis. Protams, to būvprojektu līdz galam noveda vietējais būvinženieris Oskars Hakels, kur vadībā notika arī būvdarbu īstenošana. Un fasādē parādās šie vertikālie dzelzbetona pilastri, starp kuriem fasādes laukumi ķieģelī. Viņš jau tagad var redzēt, ka tas ir ķieģelis, viņš ir tikai nopēc kāds no ārpus, it kā apmetumi, it kā nē, bet tā ir viena ļoti strukturāla, ļoti efektīga un tieši šī te jūgenstila, ne tikai telpiskās iekšējās struktūras, bet konstrukcijas atspoguļojums ārējā telpiskā tēlā, tā ir šī galvenā šīs ēkas arhitektoniskā kvalitāte. Paldies! Paldies. Vai kādam zālē ir jautājumi? Tur ir jautājums. Okay. Kas ir būvējuši, varbūt piedalījušies tanīs ķieģeļu mūrēšanas darbos. Ja? Bet vai nav tā, ka liela daļa to arī varbūt netik svarīgu ēku, un kad ir radīts tieši ar to vietējo amatnieku pūlēm un gaumi un kaut kādu izjūtu un sajūtu par lietām un tam līdzīgi. Par ķieģeļu izmantošanu, teiksim, jo tā ķieģeļu izmantošana varbūt nav gluži vietējais materiāls, ja, tas nav tāda tradīcija mums varbūt tās tā baigi sena, ja? Bet tie būvamatnieki droši vien, kad ir bijuši vietējie pamatā visam tam pasākumam. Un kur viņi ir ņēmuši fasonķieģeļus, teiksim, Šmēlings un visi šitie? Ko ņēmuši? Fasonķieģeļus. Šmēlings un tie tanīs smalkajās mājās ir izmantots ļoti, ļoti dažādi un ļoti specifiski, varbūt individuāli izgatavot tie ir visi tie konkrētai ēkai vajadzīgi bijuši tie ķieģeļi.
Jūs jautājat, kur nāca šie materiāli, kur viņš izgatavoja. Nu, Latvija bija pilna ar ķieģeļu cepļiem. Teiksim, starp Bausku un Elē Lielups visu mal bija no vienas vietas pilna ķieģeļu cepļiem. Ir mums daudz kolekcionāri, es tādiem personīgi arī pazīstu Liepājā, viņš tieši šos te vecos marķētos ķieģeļus kolekcionē, pēta. Nu, visu Latviju bijusi pilna. Ķieģeļus ļoti daudz izgatavoja Latvijā. Sākumā, 19. gadsimta vidū, tas ir fiksēts arī presē, ka, piemēram, Politehnikum, tagadējā Latvijas universitātes ēkas, pirmo kārtu, kas atrodas Raiņu bulvārī, ķieģeļus ieved no Anglijas. Un pēc tam jau tie spārni, kas tika iebūvēti arhitektu un inženieri ielā, perpendikulāri Raiņu bulvārim tālāk, tie ir jau Latvijā ražoti. Vizuāli jūs viņus neatšķirtiet no šiem te importētajiem. Ceplis. Jā, ne, es zinu, arī Tukumā ir teiksim, bijuši ķieģeļu cepļi, ja? Bet, diemžēl, tiem ķieģeļiem tas vecuma ciklu skaits ir beidzies, ja? Un viņi visi iet lēnām bojā. Tā varbūt tās ir arī tāda smaga tēma šī gadījumā. Nu, šeit es nezinu, ko atbildēt vispārīgi. Kādam vēl var būt jautājums? Būvniecība, protams, bija 19. gadsimta otrās pusēs, galvenokārt latviešu rokās. Lielākās būvfirmas tās bija latvieši. Tur bija Ķergalvis, Neiburgs, Vaitnieks, Radziņš. Tā bija interesanta lieta, ka visa rūpniecība, visa šī ekonomija galvenokārt bija vietējo vācu baltiešu rokās. Tad latvieši ienāca no laukiem un dibināja šīs būvfirmas. Starp citu arī namīpašnieki lielākajai daļai netik daudz, varbūt vēl 19. gadsimta 70. 80. gados, bet 20. gadsimta sākumā starp namīpašniekiem nospiedošais vairākums bija tiem lielajiem īres namiem latvieši. Viņi ņēma no vācu bankām kredītus, būvēja mājas, uznāca karš, bankas nogruka, kredītus nevajadzēja nevienam vairs sadot, bet mājas palika. Tā bija vēsture. Man ir jautājums. Kāds būtu jūsu, piemēram, trīs ieteikumi arhitektiem, kas ir praktizējuši šodien no šī stila, piemēram, iezīmēm, kas būtu tie takeaways, kas būtu jūsu secinājumi, kurus jūs varētu ierosināt arhitektiem ņemt vērā no šī stila, kas jūsuprāt bija izdevies vai kas jūsuprāt varētu tikt vairāk izmantots mūsdienās? Vienu ļoti labu piemēru jau es demonstrēju. Tā ir šī Stricka rūpnīca Aristīda Brijāna ielā ar ļoti precīzi nolasāmiem mūsdienu papildinājumiem, respektīvi nemēģināt imitēt to, kas ir, saglabāt pēc iespējas tās vērtības, kuras ir definējamas kā vērtības. Protams, ļoti bieži pie mums ir pārspīlēta attieksme un kaut vai šito te nekam nederīgo bolševiku štābu Elizabetes ielā gudrinieki pasludina pa nezinu kādu arhitektūras brīnumu. Būtībā viņš ir arhitektūras pārpratums, pilsētbūvnieciska kļūda, sliktā izpildījumā un neveikla arhitektūrā. Bolševiku štābs, dažiem šķiet, ka tā ir kaut kāda kultūras vērtība. Protams, ka mēs bieži vien krītam no viena grāva otrā, bet tur, kur vēl ir saglabājies šis, varbūt, teiksim, tāds piemērs, tāpēc es arī tā bišķi detalizētāk par to atcerēties Rēzeknes piemēru, kur pēkšņi viens tāds fasādes fragments vieni palicis pāri. Tas tā diezgan jocīgi un diezgan neorganiski iekļaujās visā tajā jaunajā, kas tur ir apkārt. Lipināt kaut kādas vēstures ielāpiņas mūsdienās, tas nebūtu tas pareizākais. Tā mēs drīzāk vēsturi viltojam. Bet paņēmt to, ko mēs varam tiešām definēt, kas ir tā vērtība. Katrai celtnei ļoti bieži atsauc. Ziniet, ļoti raksturīgs sava laika produkts. Katra gan slikta, gan laba lieta ir kādā laikā radusies. Tāpēc jau viņai vērtība nerodās automātiski pat no sevis.
Ja viņi ir definējami, tāpēc, starp citu, arī jaunajā kultūras pieminekļu sarakstā, arhitektūras pieminekļu sarakstā, visiem ir iekšā definēts, kas tad ir tās vērtības, kas viņam ir saglabājamās. Ja tādas ir, tad tās cenšamies saglabāt un nebaidoties, bet mēģinot, protams, eleganti, harmoniski, līdzsvaroti, to, ko mēs darām šodien, papildinājumu, lai nebojā veco, bet lai viņi organiski jūtam tā, kā mūsdienās to mēs darām. Ļoti bieži diskutē, teiksim, tagad atjaunosim Pētera baznīcu. Pētera baznīcai gotiskais tornis sagāzās jau kad? 16. gadsimtā. Uzbūvē vietā barokālu. Tagad mēs esam barokāli. Kā liekas, baroks uz gotikas, kaut kas tik nesaderīgs. Bet, ja mēs panalizējam, kā viss tas sēž kopā, vienmēr vēsturē katrs laiks ir nācis ar savu valodu. Otra, kā saka, šī galējība, ka mēs mūsdienās mēģinām vienkārši imitēt šo pašu ķieģeļu stilu. Pat arī Lietuvā es aizvakar braucu, bija pretī vienai baznīcai viena mūsdienu ģimenes māja. No šiem te ķieģeļu cakiņām kaut kā iztaisīt, godīgi sakot, viņi izskatījās naivi. Tur skatāja mūsdienu celtni, bet viņi izskatījās aptuveni. Tas apmēram tas, ko jūs man jautājāt. Jā, tad autentiskums ir svarīgs. Šeit, labi, paldies liels Jānim Krastiņam, ja vairāk jautājumu nav. Tad tiksimies nākamā lekcija būs pēc apmēram 2 nedēļām. Un paldies, ka atnācāt.